Viktor, pastāst par pasāžu materiāliem, par akrilu. Kāds mēs būtu un ar ko tas atšķirās? Biežāk akrils asociējas tomēr ar glancētām fasādēm, to redzi šeit, bet varbūt ne visi zina, ka akrils var būt arī matēts, īstenībā supermatēts ar to pašu pirkstu nospiedumu pārklājumu. Tā kā šeit droši var darboties, un tad pirkstu nospiedumi nepaliek. Tas atkal vairāk ir aktuāli tumšajiem dekoriem, uz gaišiem tik daudz neredz. Un, jā, kas tad ir akrils? Šeit ir salīdzinājumi paņemam no laminātu. Tu redzi, laminātam iekšā ir skaidra plātne, un ir tāds diezgan plāns pārklājums melamīnā. Un tad, kas ir akrilam? Akrilam tu redzi, kad labam akrilam iekšā ir MDF, un tad pārklājums priekšpusē ir tāds bieza akrila slānis, un otrā puse ir bieza PVC slānis. Ko tas dod? Kad materiālam ir krietni labāka mitrumnoturība. Attiecīgi, tas biezais slānis nodrošina to, ka ūdenim tikt iekšā līdz pamatnē ir krietni grūtāk. Svarīga lieta arī, ja tu gribi vēl labāku aizsardzību pret mitrumu, šeit paskaties, ir tāds rehau kristāla materiāls. Paskaties, cik biezi viņam ir pārklājums. Tā kā viņš vēl ir krietni biezāks. Protams, arī cena viņam ir stipri augstāka, bet šeit būtu maksimāla aizsardzība pret mitrumu, pret ūdeni, un viņš arī ļauj uz viņa taisīt tādus vieglus frezējumus. Tā kā faktiski uz CNC var izfrezēt kaut kādu foršu zīmējumu. Vai tu ieteiktu akrilu kā fasādes materiālu? Es viennozīmīgi iesaku, un ne katram, diemžēl, ir budžets akrilam, jo mēs iesakām varbūt sākt ar laminātu fasādēm, sarēķināt, kāda sanāk cena, tad nomainīt darba virsmu pret akmeni, ja mēs varam atļauties gan akmeni, gan akrilu, un tā kā nākamais solis būtu nomainīt fasādes pret akmeni. Nomainīt fasādes no lamināta uz akrilu, ja budžets to ļauj, jo kopumā risinājums ir, protams, ļoti labs un materiāls ļoti izturīgs. Ja tev interesē mēbeļu projektēšana, ieteikumu materiālu izvēlē, tad droši raksti mums uz info@olujumebeli.lv vai zvani mums uz salonu.